Jā. Sveiki. Čau. Jūs esat viena? Jā, Ziemelis aizgāja pie Elizabetes. Viņš vēl brauks uz Rīgu šeit, vairs nenāks. Vari runāt brīvi. Ir radušies sarežģījumi. Kas noticis? Elizabetei sāk atgriezties atmiņa. Ko viņa atcerējās? Par gatavošanos kāzām. Tad, kad viņa pirmo reizi taisījās ar tevi precēties, vai tagad? Tagad. Tas nav labi. Es domāju, priekš tevis tas ir ļoti slikti. Elizabete pati atcerējās, vai arī jūs runājāt par to tēmu? Nē, mēs nerunājam. Nu, tā bija pirmā reize, kopš Elizabete pamodās no komas, kad viņa atļauj sev noskūpstīt. Pagaidi. Stāsta intīmās detaļas tu vari izlaist. Pasaki man precīzi, ko viņa atcerējās? Ka viņa stāv savā istabā, uz gultas mētājas viņas kāzu kleitu, turpat ir arī Leons, kurš liek viņai vilkt to kleitu, bet viņa atsakās, viņa ir dusmīga uz Leonu. Un kā tu izskaidroji to, ka viņai blakus bija Leons? Es tajā mirklī neko neizskaidroju. Bet es domāju, ka ir pienācis brīdis Elizabetei visu paskaidrot, pirms viņa pat vēl nav neko atcerējusies. Tu nojūdzies esi. Bet kā viņa uz mani skatīsies? Kā viņa skatīsies, kad uzzinās, ka es tik daudz esmu apzināti no viņas slēpju? Bet tu sēdēji cietumā. Kā tu varēji zināt, kas un kā noticis? Arī taisnība. Un vispār, tu velti savu paniku. Es runāju ar vienu speciālistu, kurš teica, ka Elizabetes atmiņa nemaz tik drīz neatgriezīsies. Tie zipšņi arī neko nenozīmē. Bet par šo konkrēto gadījumu man taču ir kaut kas viņai jāpaskaidro. Pretējā gadījumā viņa aizies pie Leona, un tur jau mēs zinām, kā tas viss beigsies. Nu jā, tā lietas labā kaut kas ir jādara, un man ir viena ideja, kā tu to vari pagriezt sev par labu.